No šī gada 1. februāra stāsies spēkā jaunas biļešu cenas Rīgas sabiedriskajā transportā, un viena brauciena biļetes cena turpmāk būs 1,15 eiro. Rīgas domē nav iespēja turpināt tādā pašā apjomā kompensēt uzņēmuma Rīgas satiksme tarifu 0,60 eiro apmērā visiem pasažieriem, gan tiem, kas maksā nodokļus Rīgā, gan tiem, kas maksā nodokļus citās pašvaldībās. No 1. februāra viena brauciena cena pilsētas sabiedriskajā transportā tiks pielīdzināta uzņēmuma Rīgas satiksme pašlaik aprēķinātajai viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksai. Rīgas satiksme ir pārreikinājusi viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu sabiedriskajā transportā 2015. gadam. Tagad tā ir 1,175 eiro zemāka par līdzinējo 1,20 eiro līmenī. Ņemot vērā, ka tieši šāda summa 1,175 eiro noreikinos rāda ievērojamas tehniskās problēmas, viena brauciena gailīgā cena būs 1,15 eiro. Rīgā tiks saglabātas visas esošās atlaides un brīvbiļetes, bet daudzām plašām grupām tiks noteiktas jaunas atlaides, saglabājot viņiem esošās biļešu cenas. No 1. februāra biļetes cena tiks paaugstināta arī Rīgas mikroautobusos. Tā tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta viena brauciena maksai. 1,15 eiro biļete maksās kioskos, bet pie transporta vadītāja to varēs iegādāties par 2 eiro.